Mana balss LV kolektīvajiem iesniegumiem. Vairāk nekā 13 000 iedzīvotāji vēlas, lai pārtikai piemēro samazināto PVN likmi, taču Finanšu ministrija ir skeptiska, esot jāizvēlas vai nu pievienotās vērtības, vai nu iedzīvotāju ienākumu nodokļu samazināšana. Kolektīvais iesniegums Saeimas sasniedza jau marta sākumā. Ierosinājumu pārtikai panākt mazāku pievienotās vērtības nodokli atbalstījuši vairāk nekā 13 000 cilvēku. Tomēr savākt šos pārakstus nemaz nebija tik viegli. Pat vairāk kā 3 gadus vācām parakstus Mana balss LV, lai mūsu Saeimas deputātiem arī dot šādu iespēju tagad, kaut vai priekšvēlēšanu laikā, ja pārējā laikā viņi tā kā īpaši nevēlās tādas lietas ņemt vērā, bet kaut vai priekšvēlēšanu laikā tomēr izrādīt kādu, izpratni par to, ka pēc pievienošanās Eirozonai tomēr cenas ir jūtami pieaugušas. Pārtikas dārdzības ziņā Latvija uz Eiropas Savienības fona izskatās slikti. Absolūtais vairums, 22 valstis, produktiem noteikušas pazeminātu PVN likmi, bet tikai 6 starp Baltiju, Rumāniju, Bulgāriju un Dāniju pārtiku apliek ar pilno nodokli. Mēs jau ļoti sen esam runājuši par to, ka pamatproduktiem kā maizei, pienam un gaļai būtu jābūt speciālām mazākam PVN. Un šī naudiņa, kas cilvēkiem paliktu pāri, tad viņi to varētu pēc saviem ieskatiem novirzīt citam patēriņam. Citās domās ir Finanšu ministrija, kas teica, ietaupītā nauda aizplūst ārzemju ražotājiem, jo apēst vairāk gaļas vai maizes, tikai tāpēc, ka tā lētāka, cilvēki vienkārši nespēšot. Tādos segmentos kā piens, svaiga gaļa un maize mums ir liels vietējo ražotāju īpatsvars, bet svaigu gaļu, maizi un pienu cilvēks var apēst tikai tik daudz. Un visticamāk, ja viņam būs mazliet vairāk naudas, viņš ies uz našķiem, cepumiem un citām jaukām lietām un uz importētajiem augļiem, dārzeņiem. Grostiņš tomēr nepiekāpjas. Viņš aprēķinājis, ka vispirms samazinot PVN, piemēram, maizei, gadā valstī tas izmaksā 20 miljonus eiro, kas pret, piemēram, iemaksām Eirozonas stabilitātes fondā ir sīk nauda. Čigāna turpretī teica, pazemināt gan PVN, gan kā plānots iedzīvotāju ienākumu nodokli nebūšot iespējams, jo Latvijā jau tā ir viens no zemākajiem nodokļu slogiem Eiropā. Mēs varam nonākt pie situācijas, kur mums ievērojami samazinās naudiņa tik ļoti nepieciešamām citām lietām, skolotāju algām, aizsardzībai, policistiem, tātad mums pienesums budžetā būs maziņš, bet cilvēks savām aciņām praktiski neko neizjutīs. Kamēr ministrijas nostāja ir šāda, maz ticams, ka samazināto PVN likmi pārtikai izdosies īstenot. Kristīna Žilde, Andrejs Skangals, TV3 ziņas. Tuvākajā laikā iespējami jauni pavērsieni Rīgas pilsū.